Bērni, es jau nāku, steidzos, domāju, vai es paspēšu vai nepaspēšu, bet šķiet, ka esam paspējis. Katru rītu es eju uz darbu, ja, es strādāju un es eju uz darbu, un katru rītu es pielieku roku pie sirds. Kā jūs domājat, kāpēc es tā daru? Skatieties, es pielieku roku pie sirds. Kā jūs domājat, kāpēc es tā daru? Kam ir kāda ideja? Zināt, ideja vienkārša. Paskatieties, ko es darīšu. Es velku ārā no kabatas. Kas tas tāds ir? Pases izvelku. Jūs zināt, es gandrīz katru dienu, jau vairākus gadus strādāju Latvijā militārajos objektos, zemesardzē, strādāja Nacionālos bruņotajos spēkos, un tur, lai es tiktu iekšā viņu norobežotajās teritorijās, es izvelku ārā no kabatas pasi. Es viņiem parādu, viņi apskata, pārbauda, un tad es varu iet iekšā un sākt strādāt. Zināt, tad, kad es ieeju iekšā, parasti tas ir no rītiem, ļoti daudzos objektos notiek tā, ka 8:30 visi apstājas. Visi karavīri, visas mašīnas, visi strādnieki, un tā skaitā arī es, apstājas un stāv mierā. Skan himna, bataljona himna, vai tur kāda vietējā zemesardzes himna, kāds pūš trompeti. Visi stāv mierā. Tad, kad kāds 2 minūtes pagājuši, visi sāk kustēties, es redzu, visi karavīri arī sāk kustēties, es saprotu, es arī tai drīkst turpināt darīt savu darbu. Tā ir cieņa pret valsts simboliem, pret valsts karogu, kas tiek pacelts mastā. Un tagad, kad es tur strādāju, es bieži braucu ar traktoru vai kaut kāds cits darbs daru, es ieraugu, ka tur karavīri dažādi, veci vīri, dažreiz izrādās, ka tie ir komandieri. Esmu redzējis, kā arī tāds diezgan drukns vīrs, kuram jau diezgan grūti ir kustēties, bet viņš ir bataljona komandieris. Un viņam uz pleciem ir uzlikta šāda smaga soma. Kāpēc karavīriem vajadzīgi tāda soma ir? Kas tur iekšā? Viņi trenējas un gatavojas iespējamai krīzei, kādam ļaunam notikumam, lai viņi būtu gatavi uz to notikumu rīkoties un palīdzēt Latvijas valstī. Un, lai viņi varētu gatavi palīdzēt, viņiem ir jāgatavojas. Viņi katru dienu, es redzu, kā šie cilvēki katru dienu skrien vairākus kilometrus, vairākas stundas ar šādu smagu somu. Pagājušā nedēļā es strādāju Stūnīšos, netālu no Medemciema. Un tur arī viena tāda maza trausla meitene. Varbūt viņai ir kāda 18, 19 gadi, un es ieraugu, ka viņa šī pilnajā ekipējumā ar šo somu vairākas stundas skrien, vairākas kilometrus. Esam redzējis, kā skrien tie, kas varbūt nav tieši karavīri, bet kas tur strādā ofisos, kas strādā kā grāmatvedes, kas strādā kā medmāsiņas. Viņi visi skrien, viņi visi trenējas. Viņi to dara savas valsts labā. Man gan šeit nav armijas ekipējums, tā ir man soma, bet reiz, kad es gāju garām un neviens nepieskatīja šo karavīru somu, es paprovēju, cik viņa ir smaga. Un es sapratu, cik viņa ir smaga. Kurš grib pamēģināt? Panāc tu šurp. Mēģini pacelt šo somu. Smaga, vai ne? Nāc to arī, ja? Pietiks. Tagad vēl viena meitene. Kas atnāks? Nāc. Kāda ir? Smaga. Nu, un tagad tu pamēģini. Smaga, vienkārši viņi ir nepaceļami. Bet, lai šādu somu paceltu, vienkārši jātrenējās. Pienāk laiks, kad viņi var pacelt. Un, zināt,
šai somai ir tādas divas daļas. Pati soma, un jūs redzat, šeit arī tāds paklājiņš ir. Priekš kam tas paklājiņš ir vajadzīgs? Ja tā kā tu ej ceļojumā, un tu tā kā uztaisi teltu, un tur izklāji, lai ir mīksts. Jā, paldies. Bet tagad es šo stāstu mazliet pamainīšu. Zināt, kristietis arī ir karēvis. Jūs zinājat, ka kristietis arī ir karēvis? Mēs visi esam karēvi. Mums visiem ir vajadzīgs kaut kādas nastas nest un trenēties nest šīs nastas. Lūk, es iztēlošos, ka šī ir kristiešu soma. Priekš kam vajadzētu kristietim tādu paklāju? Lai trenētos. Un ko trenētos darīt? Es jums priekšā parādīšu. Kristietim dažreiz arī vajadzīga vietiņa. Vai kā jūs sacījāt pārgājienā, jūs paņemat, noliekat paklājiņu un jūs varat pielūgt Dievu. Kristietim ir arī zināmas lietas un jātrenējas, lai viņš varētu darīt labas lietas. Kam kristietim jābūt somā? Bībelēm. Cik bībelēm? Cik? 7. Kāpēc? Vai tas ir Dieva skaidrs? Jā. Jūs iztēlojaties, mēs ņemam ārā no grāmatas, viena ir mana. Ja es lieku pie sirds no rīta Jēzu, nāc ar mani, tad man ir vajadzīgs nevis šeit izvilkt kā kristietim pasi, bet izvilkt no kabatas ārā Bībeli. Šī gadījumā jaunā derība. Lai viņi vienmēr ir pie rokas. Un man ir jātrenējās, jāpūlās un jāvelk ārā. Un ja es kādu cilvēku sastopu, es saku, vai tu negribi? Es tev varētu uzdāvināt. Vai varbūt kādā gadījumā pārdot šo grāmatu. Lasi šo grāmatu, tā ir vērtīga. Un tā mēs nesam līdzi un kaut ko stiepjam un nesam, lai tikai citiem darītu labu. Kā tas izpaužās? Es pastāstīšu kādas epizodes no tā laika, kad es biju tāds kā jūs, mazs puika. Man ļoti patika pieskriet pie tēva istabas durvīm, pavērt durvis, un kā jūs domājat, ko es ieraugu? Es ieraugu, ka Kristus karavīrs, tas ir mans tētis, atrodas uz ceļiem un Dievu lūdz. Viņš ļoti daudz Dievu lūdz. Es pieeju pēc 10 minūtēm atkal pavēru, es gribu kaut ko viņam pajautāt, bet es redzu, viņš joprojām Dievu lūdz. Pēc tam cita epizode, es eju, gaidu, kad viņš atnāks mājās no darba. Viņš rūpnīcā strādāja. Un viņam 5 jābūt mājās, bet viņa nav. Un viņš atnāk 8 vakarā mājā. Es prasu, tēti, kur tu biji? Viņš saka, es biju Bībeles stundā. Un es paskatos viņa portfelī, viņa somā, un tur ir Bībele iekšā. Vienreiz viņš arī man paņēma līdzi, pāris reizes viņš paņēma man līdzi. Un es redzēju, kā viņš stāsta cilvēkam par Jēzu un uzstāda jautājumu. Es nekad neaizmirsīšu šo te jautājumu, kur viņš uzstādīja, un ka man bija tā iespēja dzirdēt, kā viņš to jautā. Viņš saka, mīļais Dieva bērns, tev šodien ir jāpieņem lēmums. Vai tu pieņem Jēzu Kristu savā dzīvē? Vai tu kristiksies? Vai tu kļūsi par Dieva bērnu? Un tad skan šīs atbildes. Tā bija tāda spoža mācības stunda man kā mazam puikam, kur es nekad neesmu aizmirsis. Bet, lai es varētu kādam pastāstīt par Dievu, par Bībeli, man ir nepieciešams pašam studēt. Un te atkal ir tas moments, kad es atnāku mājās, varbūt futbolu spēlējis un skrējis pāri, un tagad es ieju tēva istabā, es ieraugu, viņš lasa. Viņš pēta šo grāmatu. Un tagad, kad viņš to ir pētījis, es domāju, cik var pētīt? Piemēram, daudziem arī klātesošiem draudzes locekļiem. Mēs esam pieraduši nākt uz dievkalpojumu cik reizes nedēļā? Cik reizes nedēļā jūs atnākat šeit?
Vienreiz mēs atnākam, bet manā bērnībā Rīgas pirmajā draudzē dievkalpojumi bija piektdienas vakarā, sestdien no rīta, sestdien vakarā, svētdien no rīta. Un tad es domāju, kā mans tēvs tiek galā. Bija situācijas, kad es vēroju un domāju, kā tas var notikt. Es skatos, piektdienas vakarā viņš stāv aiz kanceles un sludina. Sabata rītā, nākamajā rītā, sabata skola, bībeles studijas, viņš stāv un runā. Otrajā daļā viņš stāv un runā. Tagad vakarā, sestdienas vakarā, viņš stāv un runā. Svētdien vakarā viņš stāv un runā. Tajās reizēs, kad mācītājs nebija uz vietas, viņš dažreiz pat runāja 5 reizes pēc kārtas nedēļā. Un es domāju, kā viņš to var dabūt gatavu? Kā tas ir iespējams? Tāpēc, ka viņš mīlēja šo grāmatu. Lūkšanu viņš mīlēja, grāmatu mīlēja, un viņš dziesmu mīlēja. Mums bērniem, man un manai māsai, mīļākais laiks bija piektdienas vakar. Viņš atnāk mājās, viņš atnāca un bija sagatavojis tādu lielu tūti, tā tradicionāli tas bija, ar šerbertu un buratino konfektēm. Tagad bija vakar stāsts. Jā, tas viss ir pārbaudāms. Reku, man mamma sēž, mamma pacēla rokas. Pacēla roku, mamma, jā. Jā, viņa dzird. Un tad sekoja dziesmas. Mēs visi dziedājām, vecāki un bērni. Bet tad ir pats svarīgākais. Tas viss ir kā tāds treniņš, lai darītu kaut ko varētu nosaukt par īstu kaujas uzdevumu. Vienreiz mēnesī mūsu mājās bija kaujas uzdevums. Sestdien vakarā, kad saulīt bija norietējusi, sabats bija noslēdzies, mans tēvs iegāja slepenā fotolaboratorijā. Kāpēc slepena? Tāpēc, ka tas bija padomju laiks un nebija Latvijas brīvvalsts, tā kā mēs šodien to atzīmēsim, Latvijas brīvvalsts. Tas bija tas laiks, kad Bībele bija aizliegta, un daudz cilvēku cieta, represīvu cieta no šīm valsts organizācijām, kas sacīja, pietiekat jums tur kristiešiem rīkoties, jūs vajadzētu mazliet ierobežot. Viņš iegāja savā fotolaboratorijā. Un no rīta, svētdienas rītā izgāja ārā. Pamodināja mūs visus, un tagad vajadzēja 1000 fotogrāfijas, slapjas, salikt pa galdu, pa grīdu, pa palodzēm, pa skapiem. Visa māja bija pilna ar fotogrāfijām. Izžāvēt. Pēc tam savākt, salocīt zem sloga, lai viņas vairs nelocāt, lai viņas taisni. Pēc tam trešā darbība nākt, vajadzēja viņas sakārtot pēc kārtas. Un tā, kad tas viss tika izdarīts kādas stundas laikā, sekoja nākamās 1000 fotogrāfijas. Un tā dienas laikā mums izgāja cauri 10 000 fotogrāfijas. Un tas viss tika darīts, lai izplatītu Dievu vārdu, izplatītu grāmatas par Dievu. Un šīs grāmatas pēc tam cilvēki pirka Latvijā un ārpus Latvijā bijušajā Padomju Savienībā. Tas bija grūts un smags darbs un sarežģīts. Bet tas viss prasīja piepūli, sākot ar to, ka man vajag paklājiņu, lai Dievu pielūgt, man vajag Bībeli, lai ar Dievu runāt, un tad es sāku arī darboties priekš viņa. Paldies, ka jūs uzklausījāt bērnu, un darīsim to labāko, ko mēs varam izdarīt, lai kalpot Jēzum, lai darītu labāko priekš Dieva valstības uzcelšanas. Atā.